Siguldas novads kā vienu no prioritārajiem attīstības virzieniem noteicis digitalizāciju, kas paredz, ka dažādas iedzīvotāju grupas novadā mācās savā ikdienā pielietot mūsdienīgus digitālos un tehnoloģiskos risinājumus. Mēs dotajā brīdī nodrošinām bezmaksas robotikas nodarbības mūsu skolēniem, kas ir jau padziļināta programmēšana un tam līdzīgas lietas, lai mūsu skolēni nākotnē ir konkurētspējīgi. Arī darba tirgu. Piemēram, bērniem no 4. klases līdz pat vidusskolai ir iespēja ārpusstundu nodarbībās pašiem salikt un mācīties programmēt robotus. Tālāk mēs strādājam arī ar SACiem, jeb sociālās aprūpes centriem, kur arī cilvēkiem jau ar lielu dzīves pieredzi nodrošinām iespējas un mācām lietot tehnoloģiju, lai var gan sazināties ar savējiem, gan atrast informāciju, gan īstenībā pavadīt liederīgu laiku. Tāpat arī dažādos citos līmeņos, kā piemēram mūsu uzņēmējiem, mēs nodrošinām dažādas digitalizācijas kursus, nodrošinām mūsu darbiniekiem dažādas digitalizācijas kursus. Lai visām iesaistītajām sabiedrības grupām būtu pieejams tehnoloģiskais nodrošinājums, Siguldas novadā izveidots Siguldas tehnoloģiju izglītības centrs. Tajā digitālās prasmes apgūst ne tikai iepriekš nosauktās sabiedrības grupas, bet arī skolotāji. Piemēram, šeit ir iekārtota transformējuma telpa Siguldas novada dizaina un tehnoloģiju skolotāju prasmi pilnveidei. Mēs atrodamies šobrīd Siguldas valsts ģimnāzijas telpās 105. kabinetā, kuru šogad esam izveidojuši arī Siguldas tehnoloģiju izglītības centra tehnoloģiju un dizaina telpu. Un tas, kas tas ir, mēs esam ielikuši aprīkojumu, kas paredzēts dažādiem mācību projektiem, skolotāju apmācībām un dažādām citām aktivitātēm. Šeit ir opcija 3D modelēt un nodarboties ar 3D drukāšanu, 3D printēšanu. Tāda ir lāzera griešana, un ar lāzeru var lāzerēt un gravēt dažādus materiālus, metālus, akrilus, koku un tā tālāk. Tad šeit ir sublimācijas aprīkojums, lai varētu taisīt dažādas, teiksim, krūzītes dekorēt un teiksim, dažādus projektus un idejas, un tad šeit ir arī termoprese un ploteri griešanai. Piemēram, skolēni mācību stundu laikā mācās sagatavot dažādus maketus, bet pēcāk tie šeit tiek izprintēti, tādējādi efektivizējot tehniskā nodrošinājuma pieejamību visām novada skolām. Mācīties skolēni var katrs savā klasē, bet iekārtas visas atrodas vienviet jaunizveidotajā centrā. Galvenā doma ir ilgtermiņā visiem novada skolotājiem, ka viņi šeit apgūst prasmes, pilnveido savas prasmes, kopīgi plāno kaut kādus lielākus projektus, dalās pieredzē un tādējādi uzbūvē kapacitāti. Bet, lai tik ambiciozas ieceres izdotos, mācīties ir jāgrib arī pašiem skolotājiem. Kursiem es eju, jo pati gribu kaut ko jaunu apgūt, un arī mācību procesā tas man noder, jo vidusskolā ir ļoti daudz ir tāda jāprototipē, jātaisa visādi savi ideju realizācija. Ja? Un tad šis veids, šīs iespējas ir tās, kuras var ļoti labi tam izmantot. Tā. Un tīri praktiski kaut kas tāds, ko esat iemācījušies šeit un ko var pārnest arī uz klasi pēc mācību stundu? Šobrīd es esmu tikai sākusi mācīties ar to, bet jā, iespējams, ka būs ko darīt. Ja taisa dažādus maketus, tad var detaļas sīkas, smalkas ņemt un izprintēt un darboties. Gan godīgi atzīšos, ka skolnieki ir jau gudrāk par mani. Jā, man tikai jāsaprot, lai es tiktu viņiem līdzi un kā viss, bet tā kā es domāju, ka tas būs noderīgi. Savukārt, arī pati Siguldas novada pašvaldība saredz attīstības iespējas dažādās komponentēs. Šobrīd aktīvi strādā pie Siguldas mobilās aplikācijas un mājaslapas atjaunošanas, kā arī strādā pie operatīvā komunikācijas centra izveides, lai ar digitalizācijas mehānismiem saviem iedzīvotājiem maksimāli ātri nodot svarīgāko informāciju. Keita Loreta Kronberga, Envats Mosakovskis, Vidzemes televīzija.